skatos no malas uz sevi smieties vai raudāt. Man ir vairāk nekā viens jautājums, ko sev jautāt. Vai tas ir tas, ko man vajag, vai tas ir tas, ko es mīlu, vai tas, ko dari, tas, kas man uztur dzīvi. Ja es kļūdos un par kļūdām nāksies maksāt, man laiku nepagriezīs atpakaļ, rokas mazgātām saviem mazgātiem traukiem un grīdām. Tu atzīst, ka bīsties uzsākt darīt to, ko tev vislabāk patīk. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad tu turpini, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad tu turpini, tu turpini. Paraman, kas tu esi, paparaman. Paraman, ko tu dari, paparaman. Paraman, kas tu esi, paparaman. Paraman, ko tu dari, paparaman. Neizlēmi nomāc, ja tu domās un domās. Tu gaidi pastarpie, lai saņem sevi rokās. Ko? Dari to, kas tev vislabāk padodas un sanāk. Nebaidies kļūdīties, jo tev ir mērķis, ko vajag panākt. Tu nepazudīs nekad, ja mīlēs to, ko dari. Tev jātic sev vairāk, nekā iedomāties vari. Dzīvo brīva savam sajūtām un darbu. Tu dari lielas lietas un lepojies ar sevi arī. Tā ir tava dzīve un sapnis, kuru piepild. Tu izvēlējies tādu ceļu, dziļā gaisa ievelts. Tevi atcerēsies un tu sevi atcerēsies, vairāk atceries. Tu esi īstā vietā, īstā laikā. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad tu turpini, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad tu turpini, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad tu turpini, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad tu turpini, tu turpini. Paraman, kas tu esi, paparaman. Paraman, ko tu dari, paparaman. Paraman, kas tu esi, paparaman. Paraman, ko tu dari, paparaman. Paraman, kas tu esi, paparaman. Paraman, ko tu dari, paparaman. Paraman, kas tu esi, paparaman. Paraman, ko tu dari, paparaman. Man patīk darīt to, ko man patīk darīt, jo man patīk darīt to, ko man patīk darīt. Man patīk darīt to, ko man patīk darīt, jo man patīk darīt to, ko man patīk darīt. Game boy. Aizritējuši jau 2 posmi kopš mūsu pēdējās intervijas un video. Pirmais posms bija hallē, kvalifikācijā bija 11. Tāds labs aplis sanāca, patika trase. Pirmajā braucienā tāds neveiksmīgs starts un nācās no aizmuguras celties uz augšu un diezgan veiksmīgi savelku līdz 17. Bet nebija baigi priecīgais, bija dusmīgs. Otrajā startā saņēmos un labi aizgāju startā. Un cīnījos ar spēcīgiem braucējiem un bija liels prieks cīnīties. Un finišēju 10. Un tagad pienācis bija otrais Hērdē. Trasa bija ļoti smaga, kvalifikācija 15. Bija daudz spēcīgu MX1 braucēju ieradušies uz šo posmu. Un jā, 15. kvalifikācijā neslikta vieta startā. Pirmajā startā lieliski aizgāja un pirmo apli iesāka 6. vai 7. Bet startā bija kritiens un atcēla braucienu pirmo. Un nācās startāt vēlreiz. Un otrais starts nepadevās vairs tik labs. Startēja kaut kāds 27. varētu būt un nācās celties no aizmuguras atkal.
savilku līdz jau biju 18. vietā, bet uz beigām saguru, jo nācās sākumā spēcīgi braukt, lai panāktu priekšējos. Un beigās finišā 21. ne tik labs rezultāts, kā vēlētos. Un tad otrajā atkal nācās saņemties, un starts padevās labāk. Devos kā, laikam, 15. un finišā 16. Samērā labi. Varētu teikt, ka tā kā vēlētos, drīz jau pirmais GP, bet līdz tam vēl viens posms Holandē, Mielā, ceru uz labiem startiem. Hallē kvalifikācija neizdevās, bija 31. Tāpēc arī starts sūdīgs, un pirmais starts vispār no otras rindas bija. Pirmajā braucienā aizgāja kaut kāds 15. un tā līdz brauciena beigām arī nobraucu. Pēdējā apelī saķērās ar paēzi, bišķiņ saista roku un finišēja kaut kāds 18. Otrajā braucienā mierīgi vienā tempā visu laiku nobrauc 16. visu braucienu. Herdēt daudz labāk gāja, kvalifikācijā 10. Diezgan labs rezultāts, nebija iepriekš bijis 10. kvalifikācijā. Pirmajā braucienā starts labi sanāca, aizgāja pēc 8. Vai 9. pacēlos līdz 7. vietai. Un tad drusciņ piestās rokas un atkritos līdz 15. Finišēja 15. Otrajā braucienā startā aizgāja 4. Tad izdevās apdzīt vienu braucēju, kādu laiku gāja pa 3. Tad Hērlings apdzina. Un 4. gāja un nokrita kaut kādā 3. aplī, laikam. Ieskrēju sētā, kamēr tiku ārā. Tad laikam aizbrauc kāds 13. un lēnām nobrauc 15. finišēja. Domāju, ka labi sacensības. Izdevās pacīnīties arī ar ātrākajiem braucējiem. Ceru, ka Milā arī izdosies tikpat labi starti. Būs labi. Sveiciens Robim dzimšanas dienā!